Sveicināti, cienījamie hokeja draugi! Turpinās interviju cikls Ostašovs stāsti. Šodien uz nedaudz bēdīgas nots. Trešā spēle Latvijas čempionātā virslīgā priekš Kurbada komandas. Un pirmais zaudējums. Kā redzat, arī es šodien esmu vientuļš. Manas Pēterim Ostašovam sagatavotās puķis šodien laikam paliks pie manis, jo Pēters Ostašovs uz spēli nav ieradies. Kāpēc? Vaicāsim viņam pašam. Nu, laikam Pēters neatbild. Mēģināsim viņu sameklēt savādākā ceļā. Halo! Sveicināti! Vai varētu savienot ar Ogres kafejnīcu Prestīžs? Halo! Uzreiz es skatīšos. Jā. Uzreiz es uz Ogres Prestīžs restorāns Mednieki Latvijas 3. Tieši tā. Un sakiet, tur ir Pēters Ostašovs dotajā brīdī? Nav informācijas par privātu personu, viņš ir par savienot jūs. Labi, gaidīšu. Lūdzu, savienojumu. Ar kontaktālu, ne? Jā. Savienojums viņiem pret brīdi ar kontaktu. Kā vēl informācijas personāls? Jā, paldies. Ogres Prestīžs. Sveicināti! Vai Pēteru Ostašovu varētu palūgt? Jā, protams, tūlīt. Pēter. Jā. Sveiki, Pēter! Te Jānis Šīraks patraucēja. Interviju cikls Ostašovs stāsta. Jā. Kāpēc nebijāt šodien spēlē? Un tāpēc, ka šodien spēlē arī Kurbada jaunāmā Latvijas čempionātā U12 spēlē. Skaidrs. Un kāds rezultāts? Nu, diemžēl, šodien laikam hokeja dienas nebija uzvaras. Kurbada krēkojām Latvijas censojas arī zaudējums ar rezultātu 6-7. Ja? Nu, cik saprotu, tagad lielā komanda zaudēja 2-4. Tā kā jāstrādā, jādomā par turpmākajām spēlēm un uzvarām. Jā, nu bet spēle rezultatīvs 6-7 tomēr tādu, Jā, puiši no sākuma, mēs pirmo gadu spēlējam pirmo valstu, ja? Spēlējam 2002. dzimušiem, kas mācās pārsvarā 2003. 4. gada dzimušie, ja? Tā kā vienmēr varbūt labāk, bet principā spēles apmierināts, ja? Puiši panāca raksturu un nepalaida rokas tie, ka rezultāts arī liels. Jā, nu droši vien, ka lielajai komandai arī tevis ļoti pietrūk šodien. Es domāju, ka varbūt ne tik uz laukuma, cik ģērbtuves, ja? Tomēr jaunāki puikas, kas grib hokejā sasniegt, un viņiem, es domāju, ir jāparāda tagad. Nu un kad tad mēs tiekamies, Pēter, tagad? Mēs tiekamies, ja nemaldos, nākamo sestdienu Ugreņas spēlē. Jā, un kādu plānu vakaram? Vakarā ir uz pirtiņa un jāiet sildēt pie kaulas. Jā, varbūt kādu aliņu piebalgas? Protams, piebalgas aliņš tikai nebūs lieka. Labi, Pēter, paldies un tad tiekamies. Visu labu! Nu, es esmu satīts Daļā dzimuma pārstāvu. Tā ir Kurbada formas. Tātad, cik var saprast, jūs esat Kurbada Homerunas fani, ja? Nu jā, skaidrs, redzams. Nu, kādas domas par spēli? Nu, spēle ļoti interesanta. Negaidīts pavērstiens. Bija nedaudz citāds rezultāts manā galvā izsapņots, bet jā, žēl, ka tas 19. numurs Ostašovs šodien nebija. Jā, Tā kā brauc speciāli skatīties? Jā, tas ir tāds mans favorīts. Fano pa viņu pārzēm. Nu, ko, cerēsim, ka viņš jau būs citās spēlēs un priecēs ar saviem vārtu guvējiem. Brauc skatīties? Protams. Arī uz Ogri? Jā, uz Ogri. Ar draudzenēm? Protams. Ar draudzenēm visām patīk Pēters Ostašovs? Nu, mums jau vispār patīk puiši kā tādi un hokejisti un sportisti. Bet īpaši? Ostašovs ir pirmais, jā. Labi, paldies, un tad cerēsim, ka uzvārds vēl būs. Viktorija! Paldies! Čo na to взгляд? Что не хватало, чтобы Курбац выиграл? Я сказал уже, нечего давать, но Осташов, как говорите, не был.
Понятно, да. Ему не хватало, правильно? Правильно. Pēteris. Spasībā. Man blakām ir kluba komandas galvenais treneris Aigars Razgals. Gribēju Aigaram pavaicāt, kas viņa prāt varētu būt arī galvenais iemesls, kāpēc šodien tomēr ir piedzīvots zaudējums? Kas pietrūka? Pēteris Ostašovs pietrūka, tieši viņa vārtu rezultāts neizšķirts. Kas pietrūka? Visiem ir saprotams, tu vari uzdot tādus stūrus jautājumus. Paldies, Aigar. Man blakām Renārs Kazānovs, mūsu vārtu drošais mūris. Tēt jautājums viņam. Kā Renārs prāt, kas nedaudz pietrūka līdz uzvarē šoreiz? Pirmajās divās spēlēs, pirmajā spēlē 9 vārti, otrajā 7. Un kā mēs šodien redzējām, Ostašovs nebija laukumā. Uzbrukums nebija noslēgums. Viņš brīd nebija noslēgums. Pietrūka Ostašovs. Pietrūka stāvošs Petra, kā pielika no viņa vārtu. Skaidrs, paldies. Man blakām bijušais Latvijas izlases spēlētājs, tagad augstu līmeņa hokeja menedžers Juris Zapuļskis, redzēja spēli no malas, jautājums viņam. Juri, tev prāt, kas pietrūka Kurbenam uzvarēja? Nu, viennozīmīgi, ka Ostašovs. Hokeja leģenda Maris Sandersons. Cilvēks, kur vārdus, komentārus neprasa. Maris, tavs domas par šīs dienas spēli? Man spēle patīk. Sāksim ar to, kas man patīk. Jā, protams, ir dažādas svaru kategorijas. Jā. Tā kā pats es esmu jau vecs kungs, man tomēr patīk tādi pieredzējuši buki, kuri var spēlēt. Kā pietrūka, lai Kurbats nīmētu? Varbūt Rozdienīt būtu 41 gadus vecais punkts. Man blakām ir Kurbata komandas aizsardzības balsts Hārdijs parādnieks. Pēc spēles malkojam garšīgo pirmaugu savu, ko mūsu tehniski atbalstītāji ir sagādājuši. Un vēlējos Hārdijam pavaicāt, kas viņa prāt pietrūka, lai šodien Kurbats būtu uzvarēts? Nezinu, varbūt tās pietrūka mazliet tā momentu realizācija. Momentiņi bija, trešajā periodā momentiņi bija Jūra, bet to... Pieredze mums ir pietiekama, es domāju, atšķirībā no viņiem. Es domāju, ka fiziskā forma mums arī ir un pietrūka gan momentiņa realizācija, gan, es domāju, ka visi zina, kas mums pietrūka, tas ir Pēterīts. Nebija Pēterīts, nebija tas, viņš jutās, ka kaut kas pietrūka. Kurš numurs tas ir? 19. Jā, tas mazinies. Ostašovs, jā. Baigi labais špīlerīs tās. Viņš kā iemet, tā uzreiz komanda atverās. Es domāju, ka Pēterīts pietrūka, un mēs gaidīsim nākamajā. Был Осташов Николаевич, нам бы так легко бы не было. Осташова не было, вот и...